skrien! Latviešu koru nometnes dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm Eslingenā svētkus atzīmēja visai sportiski, izskrienot un izstaigājot gandrīz 5 kilometrus garo Latvijas kontūru. Skrējiens sākās pie baznīcas durvīm, 11 skrējējiem un nedaudz vairāk čāpotājiem, dodoties pretējos virzienos, lai pa ceļam satiktos un sveiktu viens otru. Un tas pozitīvisms un tās dziesmas, un tas fascinējošais, ka mēs ejot un dziedam latviešu dziesmas, un mums nāk klāt cilvēki, pievienojās mūsu gājienam, un izrādās ir latvieši, kas ir atbraukuši atpūsties, mūs ierauga, un kur jūs un nāk mums līdzi. Tikmēr Norvēģijā tautieši pulcējās uz svinīgu pasākumu Cilvēkstāsti Latvijas brīvībai, kur tika lasītas Otrā pasaules kara un 1990. gada jauniešu dienas grāmatas. Padomju Savienība būs izredzes, iespējas, drošība, brīvība, brālība un vienlīdzība. Ar šādiem vārdiem direktora piekliedz zāli. Tie ir meli. Bailes, dusmas, bezspēcība. Kas notiks ar Latviju? Kas notiks ar mani? Lasījumi tika papildināti ar muzikāliem priekšnesumiem, piedaloties arī Berganas latviešu korim. Ierasts, ka svētkos viesojas arī kāds rakstnieks, un šoreiz bija uzaicināta Sanita Reinsone, kura pēta cilvēkstāstus par tiem, kuri pretojās Padomju Savienībai. Savukārt Igaunijā Tartu 4. maijs tika atzīmēts ar vairākiem pasākumiem, iesākot ar ekskursiju Tartu Universitātes muzejā, kur varēja uzzināt par universitātes lomu Latvijas neatkarības iegūšanā. Vēlāk visi tika aicināti uz svētku koncertu, vakaru noslēdzot neierastāk ar bungu solo koncertu. Dzidu apkārt latviešu valodu. Man uzreiz rodas tā noskaņa, ka lūk, 4. maijs. Briselē latviešu kolektīvi aicināja uz plāšu koncertu, sanāciet, sadziediet, sasadancojiet, uzstājoties koriem, deju kopām un teātrim. Diasporā faktiski tie valsts svētki, tas ir tāds īpašs iemesls visiem latviešiem, kas ir apkārt tā teikt, satikties un kopīgi svinēt to, kas mūs visus vieno. Tas tā mazā saujiņa katrā valstī, kur mēs esam, mums ir jāturas kopā. Tas ir tas, lai mēs būtu vienoti. Vienalga, vai tas ir caur mūziku, vai caur deju, vai caur teātri, vai caur folkloru, vai caur sportu. Par spīti saspringtajai situācijai reģionā, latvieši pulcējās arī Abu Dabī, lai svinīgā gaisotnē noklausītos vēstnieces runu un muzikālus priekšnesumus, bet vēlāk dotos pie balti klātiem galdiem. Pēc Līvāna senioru deju kolektīva Dubnava uzstāšanās balti klāti galdi gaidīja arī Bērzainē Vācijā. Lai gaiši svētki, daudz laimes Latvijai un saules mūžu Latvijai. Svētbrīdi vadīja mācītājs Rolands Eimanis, bet vēlāk visi bija laipni aicināti uz teātra pirmizrādi Zenda Mauriņa Baltā prieka puķe. Ilze Kalve, Latviešu.com, speciāli Latvijas televīzijai.